ekspedīcijās braukuši. Mēs domājām, ka mēs vāksim tautas dziesmas. Kad skatījāmies vecās apsveikuma kartītes, pavērās dzīves stāsti. Mēs braucām bieži kopā ar Māras Zirnītes, kas nesen aizgāja mūžībā, izcila sieva, kurai sirds bija par lībiešiem dega, bet kopā ar dzīves stāstu komandu. Veci vīri, gudri vārdi, tie jauc kungu padomīņu, ridrairā, rāridirā, tie jauc kungu padomīņu, grīži, meži, platas lapas, veci vīri, gudri vārdi, ridrairā, rāridirā, veci vīri, gudri vārdi. Mēs iekāpām Rāvas stacijā, kur mēs netālu dzīvojām, kad atgriezamies no Sibīrijas. Aizbraucām līdz Lieģu stacijai, un tad gājām ar kājām. Tur es tā rēķinu, es tagad zinu, kur tas ir, uz Tadaiķiem, uz tām mājām, vai ne, tas ir kaut kādi vairāk kā 10 kilometru. Man likās tik drausmīgi garš. Un tad man tā kā acis priekšā stāv, ka vecās mammas mamma, viņai bija pār 80 gadiem, gulēja tādā, kā uz laukiem, tādā koka gultiņā, vārds sakot, ar tādu deķīti, baltā lakatiņā, tāds galdiņš bija, un uz tā galda bija šī bībele. Palikt vienam, lai zibenē, lai rūs, lai pušķie vārgie vēji. Tomātus es visu mūžu audzējusi jau no pusgadsimta, bet šķirnēm 5. gadu aizraujos. Kādas šķirnes? Visādas. Piemēram? Pagājuši gadu uz izstādi bija 200, ko izlikt. Ir bijis pār pa 200, tad ir bijis 180 pagājušas atvainojas. Šķirnes? Šķirnes, tomātu šķirnes, es hibrīdus. Viena otra, ja kādreiz kārojās, kādi iesēji savai zināšanai, bet šķirnes man izstādes 3 gadi bija Aizputē un pagājuši gadu 4. gadu Cīravā. Savu gudrumiņ, ņemiet jaunie padomīņu. Draudzē sāku sevi meklēt un atrast ļoti sen, jo atnācu kā jauna skolotāja uz Cīravu, un te jau man bija paziņas, un tie mani aicināja atnākt uz baznīcu, un atnācu. Tajā laikā mums kalpoja mācītājs Sigurds Sproģis, kas ir patiesībā mans mācītāja tēla elks. Tā ir Cīravas baronese Elizabete von Bēra, un viņas piemiņai, kas saistās ar to, ka viņa bija viena no atbalstītājām šīs baznīcas veidošanā, tā tad ir izveidot šis te kenotafs. Un īstenībā mēs ar to ļoti lepojamies, un ar Elizabeti vienmēr sasveicināmies un aprunājamies. Vecājiem ļautiņiem Dieviņš deva padomīņu, ridrairā. Man mamma kop cūks, un tad jau neviens neko nepieved, tev pašam bija visi jāizaudzē. Un tad, kad bija jāņem, tad visi kaimiņi sanāca, sākumā ķekšiem, un tad kā liels brīnums bija tas rats, kas griezās, bet tad jau es biju paliela. Bet sākumā viss nāca ķekšiem, ar ķočiem, ar zirgu ved mājās, un tā vakarā bija lielā baula. Man likās, ka milzīga baula, tik milzīga jau laikam nebija, bet baula bija milzīga, jo man mamma tad ceps kvandrauši, bet viņa cep tādas tā, ka tas šķīvas tik lielas. Un lielo krāsni kurināja maizi un plāts maizi, un tad bija kaimiņš ar harmoniku un dziedāju un dancoju, man tas tā patika, es pilnīgi tā kaut kā ļoti palicis prātā. Bērni laikotāji, ridrairā, rāridirā,
pēc tam Mantēpalim bija domas par to, tā grūti spriest, bet acīm redzot, viņš jau arī tur kādu labumu no tā redzēja. Un atvēlēja tās pretējo blakus, kas ir ēka, tās ēkas 3 istabas, tā kā skolai. Un tajā laikā jau Voltērs gādāja par mācību līdzekļiem, lai būtu ar ko strādāt. Un tad, kad Andrejs tajā laikā viņš bija kalninieks, un par cik ar to latviešu uzvārdu jau tā kā īsti nevarēja, viņu pārtulkoja, pārkristīja par Bergmani, ja, Kalnsbergu. Kalnieka Andrejs kļuva par Andreju Bergmanu, un kad viņš atgriezās atpakaļ, tad jau viņam bija sagatavota vieta, un skola 1833. gadā tika atvērta pirmā mācību diena, un skolēni nāca skolā. Tajā laikā bija ap 100 skolēnu, kas mācījās, 100 konfirmandi, tie ir jaunieši, kas gatavojas iesvētībām baznīcā, un, kas ir pats interesantākais, arī 6, 7 jaunie topošie skolotāji. Un tā Dzēras skola ir pirmā skolotāja sagatavošanas iestāde Kurzemē. Nu, lūk, un es tagad arī lasot par Voltēru, tagad domāju, kāpēc viņš to Andreju Bergmanu sūtīja tieši uz Prūsiju, uz to Kleidnekseni. Pirmkārt, viņš pats Prūsijā bija mācījies teoloģiju. Un otrkārt, tajā laikā izrādās, ka tieši tā Prūsijas izglītības sistēma un pedagogu apmācība bija viena no tādām augstāk vērtētajām Eiropā. Pasmestas bērni laikotāji. Bihovs, jā. Bihovs rajons, jā. Jā, bet dzīvojat tādā sāģētajā Gudina augā nedzīvoja, bet tādā Latkolonijā. Latkolonijā? Jā. Es biju, un mēs, man liekas, ka bijām. Kur tie latviešu kapi bija? Nē. Tā bija tā latviškai? Latkolonija, kur tās... Tā no Gudina augsta apmēram kaut kur 5 kilometri. Jā, tūlīt. Mēs bijām 2010. gadā Latkolonijā. Tur vēl bija kādas viena latviete palikusi. Jā. Viena latviete bija, un bija pārējās baltkrievietes. Un viņas svinēja svētkus. Jā. Tad otru latvietes sastopu šeit. Viens brūdgans jāja pie brūtes, viņš klavēja pie... Es atbraucu uz sejieni, jā, un tā māsīca, ko es teicu, ēdāja tā meita Alma, tā sadzīvoja 100 gadus. Man liekas, ka 100 gadus un kaut kāds 8 mēnešus, un tad aizgāja tādā saulē. Bet tad jau, kad es apzinājos, es jau viņai sāku kaut ko jautāt, bet viņai nebija atmiņas, jo omītei bija fantastiska galva. Mēs kādreiz mācījāmies skolā, tad jau mamma gāja pie darba, tēvs pie darba, mēs pārnācām no skolas. Viņa saka, jāmācās. Es saku, matemātika mēs izrēķinājām, lai viņi nevarēja, viņi bija tūredzīga. Bet adīja cimdus un adīja zeķes ļoti skaistas. Mums bija tādas zeķes ar visu, tad viņi vēl varēja labāk redzēt, ka vairs neredzēja, tā viņa bez. Bet viņa adīja, skaitīja 1, 2, 3, 4, 5, uzdziedāja 10, 11 un atkal tālāk. Es saku, bet kā tu to vari? Viņa teica, es pie tā esmu pieradusi. Viņa ļoti daudz dziedāja, un ja bija arī kaut kādas, saradās tur arī visi tie no Baltkrievijas atbraukšie visi, kas viņa reizē visās jubilejās dziedāja, ļoti daudz dziedāja. Un vecā māte mācīja arī mums dziedāt, mēs arī dziedājam ar viņu kopā, tā kā ļoti. Un pēc visa tā, ko viņa ir pārcietus un pārdzīvojis, fenomenāls cilvēks. Draudziņ, ko tev teikšu, tu jāizdaustu kalnu, tur divas... Es šeit mācījos 50. gados, un tad tas piemineklis bija daudz lielākā cieņā, lai cik tas dīvaini neizklausītos. Malku tur nekrāva,
Te kaut kur bija šūpoles tāda, nevis šūpoles, bet tāds, ko griežās uz riņķu un iesēžas. Bet tas nekādi neviens nevarēja, es vismaz nevarēju iedomāties, ka te pienāks laiki neatkarīgā Latvijā, kad šito pieminekli tādā veidā apkrausa malku. Tas ir kaut kas neaptverams. Un es domāju, ka te vajadzētu kaut kādu sētiņu aplikt vai kaut kādā veidā. Un uzrakstīt kaut kādu tekstiņu, kas viņš tāds ir, kā uzliek kaut kādus paskaidrojumus. Šite nekā, un tas nav šogad, tas ir katru gadu. Šogad jau vēl viņas ir zolīdi sakrauta. Citu gadu viņi ir krustu šķērsus samest. Nezinu. Man tas liekas vienkārši traģiski. Skolas laikā domāju, kam tas pieminēt? Nē, apmēram to teica, ka tas ir no barona laikiem, bet tā īsti neviens par to neuztraucās, neinteresējās. Viņš tur bija, jo tie vecie jau bija dzīvi vēl cilvēki, kas atcerējās, kam nebija tāda vēsture, kāda viņi tagad. Barona laikā, par Mantēfelim celts, tā tur spried toreiz un tā. Bet tagad tas jau ir tāda sen vēsture, ka man liekas, ka es jau esmu par... Bet viņš tāds bija, vai tur vēl kaut kas augšā? Nē, tas, kas augšā, tas vairs nebija. To jau. 40. gadā. Jā, bet viņam nebija šitie, es jau nesaprotu no tiem akmeņiem neko, tie plankumi nebija. Kas tas ir kaut kāds bojājums. Tas ir laika gaitā, jebkurām pieminekļiem. Kaut kādi bojājumi. Jā, tas ir bojājumi, kaut kādi taču akmeni ēd. Es nezinu, ja viņas netīra nekad, jā. Draudziņ, ko tev teikšu, klāt, draudziņ, ko tev teikšu, tu jāizdaustu kalnu, kā viena no apskats vietām tagad šobrīd, kur ir vācis tautas dziesmas un sūtījis Krišāna barona tajā fondā un arī daudzas vēstures. Principā, tas ir vecstāva brālis Ernests Šneiders, vecstāvs man bija Krišs Šneiders. Tā ir tāda viena lieta, ja, ka es uzskatu, ka šīs lietas manto no paudzes paudzē cilvēki interesi par novadu. Un tad otrs mans tāds elks, jau ne gluži elks, bet bija gāja vēstures pulciņā šeit pat. Mums bija pretī, kur mēs tikko runājam par Livonijas ordeņa pili. Tur mums bija vēstures pulciņš notika, tā bija pilnīgi apdzīvojama ēka manā skolas laikā. Pilī, jā, un tur tikko iegāja par tām sēdes durvīm iekšā, tā pirmās durvis pa kreisi, pretī bija virtuve ar lielo skursteni, un pa kreisi pirmās durvis bija mūsu vēstures pulciņa vadītājs Ilmārs Steinbergs, šeit vietējais novadpētnieks, kurš mums ir arī devis daudz uzdevumus un tajā laikā pētīt un skatīties. Bet sadega vairāk traktori, bet dāņiem ir apdrošināti visi purvi pa lielu naudu, un viņi lieli zudumi bija, bet ne tik lieli, kā tas būtu, ja tev vai kādam citam sadegtu tehnika vai kaut kas. Un tad vēl sapirka, vēl papildus ugunsdzēsības šļūtens vēl kilometriem, jo tur vajadzēja kilometriem. Un purvs deg virskārt, bet viņš iet dziļumā. Un tev liekas, ka te ir, ka tur nav dedzis, bet ka tu iekāp iekšā, tā arī mums ir iekritušas tehnikas iekšā. Liekas, ka tu brauks, ja, ka tu tur tiksi, bet nē, bet tur apakšā ir izdedz no virs, tu tikai gruzd. Gruzd viss gruzd, bet kaut kā uz priekšu ir jātiek. Mums jau šeit arī, kā te teica, ka te kaut kad ir 80. gados, kad aizputspūrs ir dedzis, tad visus, kas tajos laikos jau bija tas īpašums bija, sociālismā, viss īpašums bija ko?
kopīpašums, un tas viss bija jāsargā. Un tad te viss aizputē, kas ir gājuši pa ielām, viss mašīnas ir milicija ir savākus un prom uz puru dzēšanas darbiem, un tad cits te ēšana jau pieved, un tad te citi vairākas dienas ir palikuši purvā, vienkārši ejot pa ielu, vienkārši ņemt ciet. Bet tagad tas ir aizliegts, jo tagad tas nav atļauts vairāk tev tādus cilvēkus, kas nav apmācīt, kas nav profesionāli, tādus vairs nedrīkst pie tādām uguns vai avārijas vai glābšanas dienu iesaistīt. Tas vairs nav. Nu, tad es jums stāstīšu teiku par Remiķi, kas ir Laidos dzīva. Tātad tā teika ir tāda, ka ik pa 100 gadiem Laidos vecajā parkā, kur mēs arī šobrīd atrodamies, Barona laika parks, skrien sarkana govs. Tā jānoķer aiz astes, un tad birs zelts. Teika ir saknes. Saknes ir saistītas ar bagāto Remiķi. Tad, kad Remiķis ir bijis uz nāves gultas un gana slims, viņš vispār vecumdienās atgriezās Laidos, tajās Remes mājās. Viņš nav varējis īsti nenomirt, neizveseļoties. Pat uz Itāliju esot nobraucis ārstēties, bet nekas nav līdzējis. Un tad viņš ir gājis pie kādas riebējas, pie kādas tantiņas, un tā ir teikusi: novēli savu lielo bagātību labam mērķim, un tad tu varēsi mierīgi nomirt. Un tā ir Remiķis izdarījis. Viņš esot atsūtījis uz Laidu skolu vēstuli. Tā, diemžēl, nav saglabājusies. Un tajā ir bijis rakstīts, zem kura koka, cik soļus tas zelts ir norakts. Un kādu brīdi tas viss ir rāmi tā ritējis, un tad apmēram 80. gados ir šī teika aktualizējusies, un cilvēki, puišeļi, tādi no puišeļu vecumā, ir sākuši meklēt šeit arī to zeltu šajā te reģionā, jo šeit ir sena bauma, ka te ir barona kaps šajā vietā. Un ļaudis stāst, ka parks esot bijis uzrakts, burtiski uzrakts. Zeltu, protams, neatrada, bet joprojām ir dzīves uzskats, ka zelts atrodas zem tagadējā Brūžu dīķa, jo tur esot bijis liels ozols, un tur varētu visas tās norādes sakrist. Droši vien man jāieskrienās no savas bērnības, jo ar bērnībām, ar vēsturi es pirmkārt ar savu vecomāti runāju. Viņa bija vienkārši latviešu zemniece, 3 ziemas gājusi skolā un man pastāstīja vēstures schēmu. Bija cara laiki, tad bija Latvijas laiki un Omaņu laiki, un tad bija pirmais Krievu gads, Vācu laiki, tad otrais ienāca Krievi, un tādā veidā es zināju vēstures schēmu. Durbe līdz 19. gadsimta vidum bija vācisks miests, un neviens te tautas tērpā nestaigāja. Un tagad pienāk 30 tie gadi, 34. un kaut kāds, un Ulmaņa laiki ir un nacionālisms sit augstu vilni, visas ministru sievas un ministri ar savām ģimenēm fotografēs vecās atpūtās, tautas tērpos satērpušies, un Durbē arī tagad nāk kaut kāda visādi svētki, nav tautas tērpa. Meklē Liepājas muzejā, neko prātīgi neatrod. Rīgā vēstures laikam muzejā atrasts šitāds auduma paraugs, ka Raibanieku pagasta sievas ir tādas godos vilkušas. Teikdamas, ka Tadaiķos ir sarkana strīpa bruņķos un Vecpilī sarkana strīpa bruņķos mums nebūs. Jā. Nu, un tāds ir tas tērps. Un 35. gadā vajag, būs svētki. Uztais šitāds bruņķis, uzšuj uz labu laimi kaut ko smuku, vienkārši traukšas daļai, caurā vīlīt un tam līdzīgi. Un redziet, ko iet 35. gadā, iet garām šitai mājai, pagājuši jau ir pie nākošās mājas uz Pilskalnu, tur notiks novada lielie dziesmu svētki. Leiskundze, tā ir Leiskundze. Leiskundze iet tur. Un Leiskungs ir kalpaka karavīrs bijis un aktīvs cilvēks Latvijas laikos Durbē. 44. gadā viņam jābēg. Viņš saprot, ka viņš nepārlaidīs. Viņš bija 41. gadā arī uzrādījis vāciešiem padomu līdzskrējējus un
skaidrs. Viņi laižās prom uz Vāciju, tur nonāk Gotenhāfenā, kur Vairvīķa Freiberg, un tad nonāk tālāk Vācijā, tur līdz 51. gadam dzīvo pie zemniekiem. Tad pārceļas uz Ameriku, pēc tam pensijā uz Kanādu. Meita vēl tagad pār par 100 gadu veca ir Kanādā, ja nav nomirusi pa šitiem laikiem. Tātad dzimusi 1926. gadā, tātad man ir jau 97 gadi. Jā. Nu jā, es esmu dzimusi Latvijas laikā. Jā, tātad es zināju, es nenoticēju. Jā. Kaut gan es esmu bijusi augstākās padomas deputāte. Tiešām? Jā, no 80. līdz 84. Jā, tai priekšpēdējā. Bet tā nu nebija mana vieta. Jā, tā nu nebija. Vienam krievu autoram bija tāda lūga, Luška iziet orbitā. To es attiecināju uz sevi. Jā, kad Luška iziet orbitā, tā jau nu nebija mana vieta. Jā, tātad tur bija pie vingrošanas tikai pacelt, nolaist rociņu. Jā, pacelt, nolaist. Vispār tā tāda diplomātiska lieta, jo tajā laikā bija aizliegts Kandžu mājās savam patēriņam arī tā kā brūvēt, bet nu mēs dabījām arī naudu no kultūra kapitāla pētījumu izdošanai, jo tajā laikā bija arī tas ārkārtīgi lielais negadījums, kas izskanēja, kad kaut kur Prēļos bija noindējušies cilvēki ar sliktu alkoholu. Un kultūra kapitāla mēs rakstījām, ka tomēr nu, tā ir tāda prasme, un kur ir jāprot, lai nebūtu šādu visādu gadījumu un atgadījumu. Un dokumentējot šos te stāstus, mēs nonācam arī pie tā, ka mēs uz mūsdienu kultūras fórumu Baltām naktīm sagatavojam tādu ekspozīciju. Kandžas gatavošana un Točka, bija tā, plakāts bija Točka, nemateriālās kultūras mantojuma prasmju darbnīcas. Ja? Un ir tā pirmā balto nakšu prezentācija, man ir tikko piedzimusi Trīne, viņai ir kaut kādi 3 mēneši, es ar ratiem tur stundos, atnāk policija un skatās, nu, kad ir uzlikts aparāts, kurš nu, jau iet vaļā. Tad ir blakus liels plakāts Točka, nemateriālās kultūras mantojuma prasmju darbnīcas, atbalsta Rīgas doma un Valsts kultūra kapitāla fonds. Un skaidri ir rakstīts, ja? Un šis pasākums ir programmā. Te ir tas, ka mēs atrodamies laikmetīgā baznīcā. Ausma Skuiņa, arhitekte, viņu arī projektēja, lai tā ir tā sajūta, ka mēs visi, kā viena saime, esam ap galdu, ja, kā pirmu kristiešu draudzē, ja, kur pulcējās ap altāra galdu. Un arī tas, ka mūsu dzīves, kas pietiekami ir tumšas, viņas ir ar spagmi piepildītas, ka viņās ienāk šī dievišķā gaisma. Ja, šis loks, kas ir no augšas, un jā, tas izgaismo mūs, kur nav iespēja kaut kādā ēnā, tumsā paslēpt, bet kā Dievs ienāk mūsos, un tu vienkārši esi tajā gaismā. Man bija kādas bēres patiešām, kur bija tikai divi izvadītāji, piederīgie,
Un es jautāju, mēs zārku arī attaisīsim vaļā. Un šīs dāmas saka, jā, attaisīsim gan vēl pēdējo reizi vaļā, lai vēl pelpo svaigu gaisu. Un es līdz asarām, es saprotu, ka man tulītās nāks tāds spurdziens ārā, ka mani plēš pušu. Es novaldījos, bet kutināja man iekšā vēl līdz šim brīdim.